Ir arī pozitīvas ziņas. Jau vakarā Annas bērni nokļuvuši beidzot atpakaļ ģimenē, pateicoties Annas izturībai, spēkam, kā arī, protams, ka jūsu atbalsta. Labdien! Vakar beidzot mums izdevās atgūt bērnus no bērnu slimnīcas, un tas ir tikai pateicoties lielai sabiedriskai iesaistei, sabiedriskam spiedienam, tam, ka jūs visi sekojat līdzi, ka jūs atbalstiet un atbalstījāt mūs. To nevar izdarīt arī bez juristiem, advokātiem un ārstiem. Un paldies Dievam, kad šie visi elementi apvienojās, gan neatkarīgu ārstu atzinums, kas mums bija uz rokām, un mēs ar to varējām iet uz slimnīcu, gan jūsu atbalsts, gan perfekts juristu un advokāta darbs, un mēs mierīgi, bez lieliem šķēršļiem varējām parakstīt atteikšanos no turpmākas ārstēšanās Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā, paņemt bērnus un doties pie ārstiem, kuriem mēs uzticamies, kuri šobrīd veic bērnu uzraudzību un veselības vērtēšanu. Bērni nav atstāti novārtā. Diemžēl atgriezties mājās mēs nevaram, jo tomēr mums vajag uzturēties tuvumā šiem ārstiem, kuri visi ir Rīgas tuvumā. Tāpēc priekš mums nekas vēl nav beidzies, un es domāju, Latvijā kopumā nekas vēl nav beidzies, jo, kā mēs redzam no ziņu virsrakstiem, vēl joprojām notiek dezinformācijas izplatīšana masu mēdījos, vēl joprojām notiek liels spiediens uz tiem ārstiem un īpaši uz daktari Medni, kuram mēs uzticamies, kurš tiešām ir ļoti profesionāls, zinošs cilvēks, kurš patiešām vēlās palīdzēt mūsu bērniem, un to arī dara, un viņa ieteikumi darbojās, un jau šodien bērni jūtās daudz labāk, nekā tas bija vakar vai nedēļu pirms tam, kad viņi bija slimnīcā. Un tas ir pateicoties šo 3 ārstu lielajam darbam un profesionalitātei, un iedziļinās viņa jautājumos ļoti pamatīgi. Viņi ir iepazinušies ar visu medicīnisko dokumentāciju, kas ir manā rīcībā. Tāpēc es aicinu ikvienu. Pārbaudiet lūdzu, kam jūs uzticaties. Jums ir tiesības uzdot saviem ārstiem jautājumu. Jums ir tiesības saņemt uz to atbildi. Pat ja jūs vēlaties vakcinēt savus bērnus, es aicinātu tomēr iedziļināties vakcīnu sastāvā, iedziļināties vakcīnu blaknēs, un ikvienai vakcīnai var būt blaknes. Un es aicinu arī padomāt, kurš pēc tam atbildēs par to, kādas sekas šī vakcinācija būs atstājusi uz jūsu bērna veselību. Tāpat es aicinu tik viennozīmīgi nevērtēt difterijas jautājumu. Jo ja jau Latvijā vadošais klīniskais imunologs ir pateicis savu viedokli atklāti, ka viss nav tik viennozīmīgi saistībā ar difteriju. Un ja jau 2 antivielu testi, ko mēs veicām 7. oktobrī, kad mums Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca tomēr atļāva paņemt neatkarīgas analīzes, un mēs uztaisījām testu uz antivielām. Un abām manām meitām, kuras tur atradās līdz vakardienai, šie testi uzrādīja, ka antivielu pret difteriju nav. Tad lūdzu padomājiet, vai šis jautājums ir tik medicīniski viennozīmīgs, vai šis jautājums ir varbūt vairāk politizēts nekā medicīniski pamatots. Un kāpēc ap šo jautājumu ir tik liela politiska ievirze? Manuprāt, mēs šobrīd redzam, kā notiek mēģinājums dzīvē ieviest jauno pandēmijas līgumu. Un viens no tā punktiem ir pretēja viedokļa apkarošana. Un tas ir pats bīstamākais, kas mums var būt. Ka mums atņem izvēles tiesības. Jo es tiešām no sirds uzskatu, ka katram vecākam ir tiesības izvēlēties savam bērnam ārstu, izvēlēties savam bērnam iestādi, kurā viņš
var saņemt medicīnisko aprūpi. Un katram vecākam ir tiesības prasīt savam ārstam jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Un ir tiesības izdarīt izvēli. Šādas tiesības mums dod Dievs, šādas tiesības mums dod arī Latvijas Republikas likumdošana. Un tāpēc nevienam nav tiesības šīs tiesības pārkāpt. Ne policijai, ne bāriņtiesai un ne Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai. Turam roku uz pulsa, nekas vēl nav beidzies, un esam gatavi rīkoties. Tāpat no savas puses arī vēlos pateikties visiem, kas skatījās, kas padalījās, kas bija gatavi nākt uz protestiem. Ļoti lielā mērā tieši pateicoties jūsu visu atbalstam, iesaistei, arī visiem laikiem, šēriem, komentāriem pozitīvajiem. Bija daudz piedāvājumu arī atsūtīt dažādas ievārījumu burciņus un tā tālāk. Visiem tiem paldies, jo tas viss nozīmē, ka mēs kopā varam, mēs kopā esam spēks, un tieši tā arī visi mums būtiskie jautājumi jārisina, jo kā jūs zinat, uz valdības atbalstu risinājumiem šobrīd mēs īsti paļauties nevaram, tāpēc vēlreiz milzīgs paldies arī no manis jums visiem. Turpinam sekot līdzi, piesakojieties, kas nav piesakojušies. Kā jau Anna teica, šīs vēl nav beigas. Viss liecina pēc jau šodien mēdījos parādījušās informācijas, pasniegšanas stila. Visi liecina par to, ka pavisam nekas vēl nav beidzies. Paldies visiem! Es esmu Artūrs Klēbaks, Facebook, TikTok, Telegram, padalāties, piesakojieties un turamies kopā. Atā!